Čau! Šodien pastāstīšu par HHL 9. sezonas 5. dienu, kādas tajā bija spēles un kādi bija rezultāti. Un tad sāksim ar Admirālu un Lokomotīvu. Tad uzvarēja Lokomotīvas komanda pēcspēles metienu sērijā 3-4. Un tad pirmajā periodā Lokomotīva iemeta 2 vārtus, 1, un tad pēcspēles sērijā, sanāk, ka 1 iemeta. Un tad tikai Ladivostok iemeta otrajā periodā 3 vārtus. Tas tagad tā. Un tad tālāk nākamā spēle ir Maskavas Dinamo pret Habarovskas Amur. Maskavieši uzvarēja Amuru 2-3, un Maskavas Dinamo izcīnīja 3 punktus šajā spēlē. Un tad Zagrebas Medveščak izcīnīja uzvaru pret Kaziņas Akbars pret 1-3. Un tad paskatīsimies, kāda ir situācija pēc 5. dienas, kur ir pirmie, kur ir otrajā un tā tālāk. Medveščaks ir pirmajā vietā, tad ir Soči, Maskavas Dinamo, Lokomotīva, CSKA, Torpedo, Jokerice, Severstaļ, Sportak, Slovan, Dinamo Rīga, Viķas un Minskas Dinamo. Otrajā konkurencē tas no austrumu. Jā, tas ir austrumu konkurencē ir Avangards, Magnitogorskis Metalo, Akbars, Jugra, Sibir, Lada, Automobīlist, Jūžņieckas Metru, Salavat, Julojev, Traktor, Neftikimka, Admirāl, Amur, Baris un Ķīna no komandas. Jaunā komanda. Tas šajā video ir viss no manis. Un tad jau gaidat manus nākamos video, kad ir šokajā un ir tīpaši fanoju par Rīgas Dinamo. Atā!